Mugurkaula operācijas ikdienā tiek veiktas ļoti bieži un ir drošas, bet kā jebkura operācija, tās ir saistītas ar noteiktiem riskiem. Un kādi ir biežākie mugurkaula operāciju riski? Pirmkārt, tā ir infekcija. Pacientiem pēc mugurkaula operācijām 1 līdz 4-5 dienas pēc operācijas var būt neliela ķermeņa temperatūras paaugstināšanās līdz 37,5–38 grādiem. Tomēr, ja ķermeņa temperatūra ir paaugstināta ilgāku laiku, noteikti ir jāgriežas pie ģimenes ārsta un jāinformē savs operējošais ārsts par to. Ja pēc operācijas parādās izdalījumi, strutaini izdalījumi no operācijas brūces, tad noteikti jāinformē ģimenes ārsts un ārstējošais ārsts. Un jāveic analīzes, lai konstatētu, vai patiešām organismā ir iekaisums. Vairums infekciju tiek ārstēts konservatīvi, jeb ar antibiotiku palīdzību. Tomēr dažos gadījumos, kad infekcija atrodas kaut kur dziļi mugurkaulā, vai arī nepadodas ārstēšanai ar antibiotikām, var būt nepieciešama papildus operācija, lai šo te infekciju iztīrītu. Otrkārt, tas var būt sāsiņojums operācijas ložā. Pēc mugurkaula operācijas paliek kaut kāda brīva vieta. Operācija nekad netiek pabeigta, pirms ārsts pārliecinās par to, ka vairs nav nekāda asiņošana. Tomēr atsevišķos gadījumos pēc operācijas var atvērties kāds neliels asinsvads un šī operācijas loža var piepildīties ar asinīm, izveidoties receklis, un šīs receklis var nospiest vienu vai vairākus nervus. Parasti šī problēma izpaužas jau pirmajā pēcoperācijas dienā, un visbiežāk tā izpaužas kā sāpes pa nerva gaitu, piemēram, šaujošas sāpes kājās. Šo problēmu mēs diagnosticējam veicot magnētiskās rezonanses izmeklējumu. Lielākoties šie sāsiņojumi uzsūcas paši, tomēr retos gadījumos ir nepieciešama arī papildus operācija, lai šo sāsiņojumu izņemtu ārā un atbrīvotu nervus. Un pēc šīs operācijas tad šīs sūdzības uzreiz arī pāriet. Kā nākamā iespējamā komplikācija ir jāmin atlieku diska trūce vai nepilnīga nervu dekompresija jeb atbrīvošana. Mugurkaula operācijas lielākoties tiek veiktas, lai izņemtu diska trūci vai arī lai atbrīvotu nervus no nospieduma sakarā ar mugurkaula kanāla stenozi. Atsevišķos gadījumos diska trūces neliels fragments var tikt nepamanīts, un tas var joprojām nospiest nervu, vai arī atbrīvojot mugurkaula kanālu. Šis kanāls var tikt kaut kādos gadījumos nepilnīgi atbrīvots. Kādi var būt simptomi, kad tas notiek? Lielākoties pacients neizjūt nekādu pozitīvu efektu no operācijas, respektīvi joprojām saglabājas, piemēram, šaujošas sāpes kājā. Šādos gadījumos bieži vien var būt nepieciešama papildus operācija, lai šo problēmu novērstu. Nākamais – diska trūces recidīvs. Recidīvs ir diska trūces atkārtošanās. Šī atkārtošanās var būt tūlītēji pēc operācijas, piemēram, nākamajā dienā, vai arī vairākas nedēļas, mēnešus vai pat 10 līdz 15 gadus pēc operācijas. Un par recidīvu mēs uzskatām diska trūces atkārtošanos tajā pašā līmenī un tajā pašā pusē. Diska trūces recidīva risks pēc operācijas ir pēc literatūras datiem aptuveni 12%. Vairums diska trūču var tikt ārstētas konservatīvi, tajā skaitā arī recidīvi. Tomēr diska trūču konservatīva ārstēšana nav tik efektīva kā svaigu diska trūču ārstēšana. Respektīvi, šajos gadījumos biežāk ir nepieciešama operācija nekā pacientiem, kuri pirmreizēji saslimst ar diska trūci un cieš no tās radītajiem simptomiem. Gadījumos, kad diska trūce nepadodas konservatīvai ārstēšanai vai arī pacientam ir neiroloģisks deficīts, piemēram, vājums pēdā,
šādos gadījumos ir jāveic atkārtota operācija. Atkārtotas operācijas bieži vien ir saistītas ar papildus riskiem, jo tajā vietā, kur jau ir veikta operācija iepriekš, veidojas rētaudi. Šie rētaudi ir ļoti cieši saistīti ar durālo maisu. Durālais maiss ir noslēgta telpa, kurā atrodas nervi, un šis maiss ir pildīts ar smadzeņu šķidrumu. Durālā maisa bojājums vai arī saknītes apvalka bojājums var radīt tā saucamo likvorēju, jeb smadzeņu šķidruma noplūšanu. Arī neskatoties uz to, ka ķirurgs likvorējas gadījumā šo defektu noslēdz, pēc operācijas var parādīties īslaicīgas galvas sāpes, kuras pēc dažām dienām pāriet. Atsevišķos gadījumos likvors var noplūst caur brūci. Dažreiz tas var notikt arī pēc izrakstīšanās no slimnīcas. Ja pacients redz uz pārsēja ūdeņainus izdalījumus, tad steidzami ir jāziņo operējošam ārstam. Šāda problēma var izraisīt nopietnu infekciju, un tā noteikti ir tūlītēji novēršama. Ja jūs vēlaties uzzināt vairāk par likvorēju, tad meklējiet mūsu kanālā informāciju, kur ir detalizēti apskatīta šī problēma. Nākamais – mugurkaula nestabilitāte. Jebkura mugurkaula operācija, kad netiek veikta tūlītēja fiksācija, var izraisīt mugurkaula nestabilitātes rašanos. Nestabilitāte ir lieta, kad skriemeļi var sākt slīdēt viens pār otru, un tas savukārt var radīt nervu nospiedumu. Šādos gadījumos pacients izjūt šaujošas sāpes kājās vai tirpšanu, un šī problēma visbiežāk tiek risināta ar papildus fiksācijas operāciju, lai mugurkaulu nostabilizētu. Ja jūs vēlaties vairāk uzzināt par mugurkaulu stabilizējošām operācijām, skatieties mūsu YouTube kanālā video ar detalizētu informāciju par šīm operācijām. Paralīze, mazā iegurņu orgānu funkciju traucējumi, kas ir urinācijas traucējumi, vēdera izējas traucējumi, seksuāla disfunkcija, lielo mugurkaulu priekšpusē esošo asinsvadu ievainojums ir ārkārtīgi retas un ļoti nopietnas komplikācijas, to risks gan ir ļoti neliels. Sāpes pēc operācijas nav uzskatāmas par kaut kādu risku vai īpašu komplikāciju, jo tās lielākoties ir pārējošas. Muguras sāpes daudziem pacientiem pāriet dažu dienu vai vairāku nedēļu laikā. Ļoti būtiski ir ievērot ārstējošā ārsta un fizioterapeita sniegtās rekomendācijas par ārstniecisko vingrošanu. Tā būtu rūpīgi jāpilda visu atlikušo dzīvi, lai izvairītos no jaunām mugurkaula problēmām. Tā noteikti nav panacēja, tā ārstnieciskā vingrošana neatrisina visas mugurkaula problēmas, tomēr būtiski samazina to risku. Es vienmēr ar saviem pacientiem runāju par iespējamajām operāciju komplikācijām un riskiem, jo vienmēr ir labāk būt informētam par to, kas notiek, vai arī par to, kas var notikt, nekā dzīvot šaubās, neziņā un mītos.